nozīmīgs tieši mums latviešiem. Un nozīmīgs atkal, es varētu lietot šo vārdu, jo es biju domājis ar to nobeigt, bet es iesākšu savu stāstu ar šiem vārdiem. Viņš runā par pārvācošanos izglītoto latviešu vidū. Un kur nu vēl tas dundurēdams puskoka lēcējs bišu spiedz, ar savām kleinām kājām, ar savu bezdievīgu šauslību un vācinādam smurgulību. Ļoti asi vārdi. Un to viņš saka par izglītotiem latviešiem, kas savā vidē runā vācu valodā un ģimenē lieto vācu valodu. Un es ar ļoti lielu interesi gaidu, ka iznāks grāmata Piedod Karolīne, jo ir jau 2 grāmatas iznākušas par Piebalgas pusi, bet, Acis Kronvalds, protams, nosacīt ar Piebalgu saistīts, kaut gan viņš tur ir abedīts, bet viņš ir nedaudz savas dzīves gadus tur pavadījis. Un šeit man, piemēram, ir tāda grāmata, kur ir sarakstījis Kaudzītis Matīs par Piebalgu, un es ļoti rūpīgi viņu vēlreiz izlasīju, un viņš ārkārtīgi nedaudzos vārdos pieskarās Kronvalda Atim Piebalgā, kaut gan viņš runā par visiem kultūras starpniekiem, un, protams, piemin Viduskapsētu un tur abedītos, un man ļoti interesē šī grāmata, kā, teiksim, būs tēlots Kronvalda Atis un viņa ģimene, jo es domāju, ka tajā laikā tas bija tāds unikāls paraugs, ka izglītoti cilvēki savā ģimenē lietoja latviešu valodu. Un viņi to lietoja ar visiem saviem ciemiņiem, un tikai tad, ja tiešām bija cilvēks, kurš absolūti nezināja latviešu valodu, tad ar viņu sarunājās vāciski. Un ņemot vērā vēl to, ka Kronvalda Atis taču ārkārtīgi lielu savu dzīves daļu, to jau uzsver šeit iepriekšējie runātāji, bija pavadījis vāciskā vidē. Un, kas mani vēl pārsteidza tagad no jauna lasot par Kronvalda Ati un materiāliem, ka viņš ar ļoti lielu cieņu runā par vācu pētniekiem, zinātniekiem, skolotājiem, ar cieņu runā arī par ticību, to jau Anda pieminēja. Viņš to uzsver kā ļoti nopietnu audzināšanas sastāvdaļu. Tā kā pilnīgi it kā citu Kronvaldu es atkal ieraudzīju, kad no jauna skatījos šos materiālus. Es gribu runāt par to, kā Kronvalds izmanto folkloru savās runās, savās vēstulēs, ne tikai publicistikā. Un interesanti ir tas, ka viņš ļoti, ļoti daudz, tas mani pat pārsteidz, jo it kā jau tas lasīts bija, bet tagad no jauna atkal uz to skatoties, viņš ārkārtīgi daudz lieto tautas dziesmas. Varētu teikt, ka tautas dziesmas ir viņa visiemīļotākais tāds līdzeklis, ar ko viņš paspilgtina savu domu vai pamato domu vai mēģina iedvest pārliecību par šo lietu, tad viņš lieto tautas dziesmu. Bet, protams, viņš izmanto arī mūsu mitoloģijas tēlus. Vairākās vietās viņš runā, un es apskatījos, kas ir viņa iecienītākie tēli, ko viņš lieto. Pirmkārt, tas ir pērkons. Ļoti bieži viņš piemin pērkonu. Gan lai uzsvērtu un tēlot dabas parādību, gan lai arī attēlot kādu cilvēku sajūtas. Tad tiek pieminēts arī jods, meža māte, arī meža māte. Gandrīz ir tikpat iecienīta kā pērkons meža māte. Kad viņš tēlo dabu vai savas izjūtas, tad ļoti bieži tiek pieminēta meža māte. Un tad ir arī saule, saules meitas, dieva dēli. Tie ir tie visiemīļotākie, protams, arī laima kā likteņa lēmēji. Daudz un dažādos skaistos piemēros tas ir izmantots, tā kā mēs tomēr esam ierobežoti savā runas laikā, tad es šeit nocitēšu vienu no tiem. Kas tur kūr uguntiņu viņa lauka galiņā, kalējas skala debesīs, ogles bira Daugavā, dieva dēlam piešu skala, saules meitai gredzentīja. Tas ir tēlojot rudens ainavas. Un par savām sajūtām, kā tālu svēta meža mātes dziesmas, skan vēja balss šinī klusumā. Un mežu tēlojot. Un atkal par pērkoni. Tā šķitās pērkoņa balss, jo bārgi skanam, un iz viņa acīm mirdzēja ugunīgas liesmas. Latvieti, vai esi patiesi piemirsts, cik bārgi es tavu tautu sodījis, ka tā negribēja vairs pēc manis dotiem likumiem ticēt, strādāt un cīnīties? Par to jau es sacīju, ka visiemīļotākais veids ir tautas dziesmas. Ar to viņš pamato gan kādas dzīves situācijas, gan arī izjūtas, gan arī kritizē kādas parādības tautas dzīvē.
Un no tādām ļoti spilgtām, tāds spilgts piemērs, viņš arī citēja tā laika dzeju. Un ar šodienas acīm skatoties, tautas dziesma neko nav zaudējis no savu skaistumu. Bet tā laika dzeja liekas ļoti neveikli, ļoti samāksot, salīdzinot ar šodienu. Un viņš saka, ka latvietis kaunās izmantot tautas dziesmu, lai izteiktu savas jūtas. Un tad vienu tādu neveiklu dzejas pantu un blakus bērziņam lapas dreba lakstīga, lai laipojot, tautiešam roka dreba, mani jaunu sveicinot. Un tur viņš tieši runā par izglītības sistēmu, par skolām un aicina pielietot tautas dziesmas. Viņš arī uzsver, ka visvairāk trūkst vārdnīcu, tādu leksikonu latviešu valodā, un tad viņš cildina tos vācu mācītājus, kas ir strādājuši pie leksikoniem, un uzsver arī to, ka nav labu mācību grāmatu, tieši lai mācītu un strādātu latviešu skolās. Par dabas parādībām ļoti bieži viņš raksta ar tautas dziesmu palīdzību, un tad, piemēram, tādus teicienus, kurus viņš izmanto tādus tautā izplatītus teicienus, kas jau ir iedzīvojušies. Bet otrā debes pusē vēl bija lietainas mākoņas, virs kurām Dievu dēli savu skaisto 7-krāsu jostu uzkāpa. Citreiz atkal mākoņas kā spārni, kā vēdekļi aprata saules lodi, pieglaužas viņai, ko uz vakariem aiznestāms. Kam tie zirgi, kam tie rati pie dieviņa namdurvīm, dieva zirgi, dieva rati, gaida saulīti iesētam. Tāpat par saules meitām, kādas viņas atkal ir pavasarī, kad viņas iauž greznas, jo greznas rakstus savus mīlestību puķu glītēs un krāsās ielocīdams. Par glītēm tas Attis Kronvalds ir dēvējis arī krāsas, bet šis vārds nav ieviesies. Runājot par valodu, te par valodu jau bija ļoti plaši un izsmeļoši, kā viņš ir darinājis vārdus, bet viņš saka tā, īstus latviskus vārdus jau citādi nespēsim sakrāt kā tikai tad, kad savāksim un uzzīmēsim visas tautas dziesmiņas, ir jaukās, it jaukās un teikas, kodolīgos sakāmos vārdus, gudrās latviešu mīklas. Tu varbūt galvu kratīdams sacīs, kādu gudrību lai smeļ iz šīm nodēdējušām nīkoņu sēnalām. Tad viņš lieto dažādus piemērus. Piemēram, vārds skaudrs ar nozīmi ass un arī skaudrs no jūtu viedokļa. Eizskaudrai zobētiņ, kur es tevi mēģināšu, rudenjāšu pēcmāsiņas, tur es tevi mēģināšu. Arī runājot par sinonīmiem, piemēram, vārds sajūs. Tumsā mani tautas rāja, lai brāliņi nedzirdēja, nav saulīte uzlēkusi, jau brālīši sajūtuši. Viņš tātad skaidrojot kāda vārda lietojumu, viņš izmanto tautas dziesmu, kur šis vārds jau ir lietots. Par dzeju, ko jau es minēju, un tad viņš ir pats arī krājis folkloras materiālus un rosinājis viņam iesūtīt dažādus materiālus. Ar vienam ir par kādu citu tematu, bet piemēram par dabu. Viņš saka, lai sūta viņam tautas dziesmas, jo kas ir par zvēriem, lopiem, putniem, kukaiņiem, kokiem, puķiem un tā joprojām. Un dot tādus arī piemērus. Lēkā tu zaķīti, ziema nāca nevasara. Zaķīšam ir pazuduši ležumie ķelderīši. Par to ležumie ķelderīši, tas ir arī viens sens vārds, kas arī Vidzemes pusē tiek lietots par ležošanu. Tad arī tādus sakāmus vārdus teiks, jeb izstāstīšanas, ierašas, laikmetus, svinēšanas un tā joprojām, kur dzīvnieki un augi tika pieņemti klāt. Un otrkārt lūdzu cienītus lasītājus izklaušināt, kā pie ļaudīm tiek nosauktas augu daļas. Tātad augu saknes un blakus viņš liek vācu vārdu. Ko viņš ar to domājis, ir kā skaidrojot. Augu vidukļus, tas būtu domāts stumbrs, lapas, ziedus un augļus. Par katru jo mazāku ziņu šinī lietā jums sirsnīgi paldies, sacīs Attis Kronvalds. Par to, ka skolas materiālos vajadzētu izmantot tautas dziesmas, viņš saka tā. Māte dziedāja bērnu šūpulī guldinot, bērnus pavadīja tēvu un mātes smilšu kalniņā, bēru dziesmas skandinādams. Dziedādām puiši jāja meitu lūkoties, meitu dziesmas jaukos vakaros mežus tricināja. Dziesmām skanot tapa druva un dārzi apkopti, laivinieki jūras viļņus šķeldami dziedāja pēc airu metieniem un laivas līgošanās izlocītam savas laivinieku dziesmas, un pat gaļiņi gavilēja cīruļiem līdzīgi. Un šīs tautas dziesmu bagātība dod visskaidrāko liecību, ka mūsu sentēvi bijuši ļoti skaidri cilvēki un skubina mūs, lai cīnāmies viņiem krietnos tikumos augt līdzīgi.
Par nedziedāšanu Atis Kronvalds, es iedomāju šobrīd, jā, tautas dziesmas vairs neskan strādājot, bet Atis Kronvalds jau tajos laikos ir satraucies, ka vairs nedzird tautas dziesmu dziedāšanu. Un viņš arī saka, ka tie cilvēki, kas ir palaidušies alkoholu lietošanā, protams, vairs nespēja uztvert to skaistumu, kas ir kādreiz bijis tautas dziesmās izteikts, kad kūlējiņi, malējiņi tie gaidīja gaidu laiku, kumeliņi barotāji gaidu laiku negaidīja, bet viņš redz, ka kumeliņu barotājs līdz ar savu dēlu guļ grāvī, piedzērušies un rati ir apgāzušies. Tāpat viņš aicina izmantot sakām vārdus, raksturīgus tautas teicienus, ticējumus, vārdus, savienojumus, koku un ziedaugu un putnu nosaukumus. Es arī izrakstīju viņus, kādus Atis Kronvalds ir pazinis un lietojis, Margita jau stāv. Bet es jums tomēr nolasīšu par ziediem, ar to arī nobeigšu savu runu, kaut kā te vēl būtu viens tāds lielāks gabaliņš, ko lasīt. Tātad, ko tad viņš jau pazina? Rudzu puķis, jeb zilās zīdenes, bišu krēsliņus, cikoriņus, tīteru zāles, tas ir pelašķi, kazu mēles, sarkanās zīdenes, magones, rudens puķi, tas ir purva attālene, laumas kosatstiņas, mauras ir mārpuķītes, āboliņš, saules groza, saules puķi, bezdalīgas akstiņas, par to ir ļoti skaists tēlojums kopā ar bezdalīgu. Miega zāles, pulkstenīši, daži, kumelītes un neaizmirstos. Lai mums visiem būtu tāda mīlestība pret mūsu valodu un nebūtu tā žauslības, ka mēs nelietojam paši savu krāšņo un ļoti bagāto, kurai, es domāju, 1000-gadēju vēsturi valodu, bet mēģinātu tad atkal lekt uz puskoka kleinajām kājām.